Veselības ministra Gunta Belēviča vizītes laikā notika tikšanās ne tikai ar Latgales pārstāvjiem. Uz atklātu sarunu tika uzaicināti Latvijas slimnīcu vadītāji. Kādus jautājumus ir nepieciešams atrisināt pirmām kārtām? Pati galvenā problēma ir tā, ka lielai daļai mūsu iedzīvotāju, 12% veselības aprūpe Latvijā nav pieejama lielo līdzmaksājumu dēļ. Un vēl 20% iedzīvotāju, tātad apmēram 12% iedzīvotāju šī veselības aprūpe vispār nav pieejama, un vēl 20% veselības aprūpe ir pieejama daļēji. Tas nozīmē, ka pacienti prasās ārā no slimnīcas līdz galam neizārstēti, aiz bailēm, ka nevarēs samaksāt rēķinus, un nelieto ārsta izrakstītos medikamentus, tāpēc, ka nevar atļauties viņus nopirkt, vai nopērk tikai nelielu daļu izrakstītā medikamenta, apārstējas un līdz galam neizārstējas. Protams, tikšanās laikā ar Latgales pašvaldību vadītājiem vispirms tika skatītas mūsu reģiona problēmas. Pirms vizītes Daugavpils mērs Jānis Lāčplēsis paviesojās ministrijā un aicināja pievērst uzmanību problēmai, kas satrauc daudzus. Rēzekne ir pārpildīta, guļ koridoros cilvēki, savukārt Ludza nav pilnīgi noslogota. Te ir jāpadomā strateģiski, varbūt pat arī mēģināt to pacientu plūsmu sadalīt starp Rēzekni un Ludzu, un cilvēkiem būtu labi, jo nav normāli, kad no attāliem Ludzas novada pagastiem cilvēkus ātrajā palīdzībā ved pa taisno uz Rēzekni, pēc tam Rēzeknē izrādās, ka varbūt tam cilvēkam sāpes pārgājušas, vai diagnoze ir tā, kas nav domāta tieši slimnīcā viņu guldīt, ja? Un tad cilvēkam naktī, kur gribi, tur paliec. Veselības ministrs apsolīja, ka šogad Daugavpils reģionālajās slimnīcās būs vairāk naudas. Valsts finansējums 15 gadam tika palielināts. Ministrs paziņoja, ka visām slimnīcām ir jākļūst par valsts slimnīcām. Slimnīcas, kurām ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību status, daudz vairāk domā par naudas pelnīšanu nekā par kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu pacientiem. Tikšanās laikā ar Daugavpils reģionālās slimnīcas medicīnas personālu tika runāts ne tikai par finanšu jautājumiem. Runāja arī par kadru trūkumu, par to, kā pievilināt augstskolu absolventus darbam reģionos, kā arī par to, kā pacelt ārsta profesijas prestižu. Savas vizītes noslēgumā Guntas Belēvičs pārgrieza lentīti jaunajās psihoneiroloģiskās slimnīcas telpās. Šeit ir pabeigts kārtējais pārrobežu sadarbības Eiropas Savienības projekts, kura finansējums ir aptuveni 1 miljons eiro. Mēs projekta ietvaros veicām renovācijas divas, tas ir dezinfekcijas un sterilizācijas kameras renovācija un mācību centra renovācija. Tika uzpirkts jauns aprīkojums, kā arī videokonference. Un pats galvenais ir tas, ka mums bija iespēja apmainīties ar pieredzi. Mūsu kolēģi stāstīja, kā viņi strādā, mēs arī stāstījām, kā mēs strādājam, un tika izveidotas dažāda veida apmācību programmas. Noslēdzot savu vizīti, ministrs norādīja, ka šādas tikšanās dot labu rezultātu, un reizi mēnesi viņš noteikti apspriedīs aktuālos jautājumus ar reģionālo slimnīcu vadītājiem.